Visdrīzāk tiek iznīcināti pierādījumi. Dāmas un kungi, lūk ir atbilde, kāpēc cilvēki neusticās vēlēšanām. Šādi izskatās viena palete. Te kastēs ir ūdens, bet vēlēšanu lapiņas 500 000, tās, kas tagad iznīcinātas, tiks it kā 10 dienās, jo nesot kur glabāt. Viņas visas savietotos tieši vienā paletē. Uz A4 lapas jūs varat 4 uzlikt, vienā pakā tātad 2000 biļeteni būtu, un vienā paletē saiet 240 A4 papīra, tās office lapas, pakas. Tātad jūs redzat, vienās vēlēšanās Eiropas parlamenta tie biļeteni, kas tagad ir CVK rīcībā un kurus viņi iznīcinās pēc 10 dienām, visi satilps šādā vienā paletē. Un tas arguments ir, ka nesot kur glabāt. Varat iedomāties, cik mums te pa 30 gadiem ir vēlēšanas bijušas, kāds 20, tad tās būtu 20 paletītes, varētu visus biļetenus glabāt. Piesakieties, kuram ir lieka vieta, kur var glabāt. Mēs gribētu redzēt CVK, kāpēc ir šāds te arguments, ka nesot kur glabāt vienu paleti, un tāpēc viņi steidzami ir jāiznīcina. Ja CVK neiznīcinātu savus biļetenus vēlēšanu uzreiz pēc 10 dienām, varbūt Latvijas iedzīvotāju un vēlētāju uzticība vēlēšanām būtu daudz lielāka. Šādi te visdrīzāk tiek iznīcināti pierādījumi. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, pievienojoties šim te profilam, darbojamies tālāk.